šodien mēs skatījām ar jaunu projektu, kurš saucās Nekrīze, tātad interneta portāls. Uz krīzi var paskatīties tādā veidā, kā racionāli, analizējot situāciju, mācoties no citu pieredzes un attiecīgi mēģinot rīkoties šajās situācijās visoptimālākajā veidā. Tas ir tas arī, ko mēs aicināsim savā jaunajā portālā. Šajā portālā būs 3 galvenie bloki. Viens bloks, kas varbūt būs visinteresantākais, plašākai iedzīvotāju masai, ir atbildes uz aktuāliem jautājumiem un arī juridiska rakstura padomi par aktuālajām tajā brīdī tēmām. Apdrošināšana, kredīta brīvdienas, ģimenes budžeta plānošana krīzes situācijā, bezdarbnieku pabalsts, sociālās garantijas, tiesu izpildītāju darbību un tiesības un pienākumu. Otrs bloks ir vairāk saistīts ar šo pozitīvo pieredzi. Mēs gribam dalīties ne tikai tajā, kas ir rakstīt par to, kas ir slikti un kā to tikt galā, bet mēs gribam parādīt pozitīvus, konkrētus piemērus. Un trešais bloks būs analītiķi, eksperti, makroekonomisti, sociāli ekonomisti, kas rakstīs gan latviešu, gan ne tikai latviešu, kas rakstīs par krīzes teoriju, par vairāk skatījās krīzi no teorētiskā aspekta. Tātad, principā, doma bija tas, ko mēs kā iestāde varētu darīt, lai palīdzētu cilvēkiem adaptēties šodienas apstākļos, lai saņemtu to vajadzīgo informāciju un tiktu pie tās klāt, un varētu arī varbūt apmainīties. Tātad, faktiski, ja runājam par mērķiem, tie varētu būt pamatā 3. Tātad, pirmais, tas ir dot pilnīgāku ieskatu, bet šeit ir vēl viena ļoti, ļoti svarīga lieta, ko mēs sev stādām, tas ir pozitīvu vai konstruktīvu skatu. Otrais, tātad, principā, praktiska informācija, un trešais, tas ir informācija vienuvieta. Tātad šeit. Tātad, ko tad īsti varēs darīt portālā un kas tur būs iespējams? Tātad, pirmkārt, būs pieejami vadošo ekspertu viedokļi, iespējamas konsultācijas par problēmām, noderīga informācija, praktiski padomi, cilvēku idejas un tā tālāk. Otrā daļa, tātad, kas portālā būs iespējams. Šeit, kā jau minēju, tātad, īpaši svarīgi tas, ka šis ir interaktīvs medijs, tātad praktiski var uzdot gan jautājumus, gan saņemt atbildes, iesūtīt savas idejas, iepazīt cilvēku veiksmīgo pieredzi. Portālā praktiski ir 5 skatījumi. Tātad ir sākuma lapa, tātad ir jaunākie raksti, juridiskais ABC, manuprāt, tā ir ļoti svarīga sadaļa. Tātad ir jautājumi un atbildes, tieši tas, par ko mēs runājam, lai nodrošinātu šo interaktivitāti. Un tad ir vēl viens, teiksim, lai mēs nepazaudētu pozitīvismu, tas ir principā kā uz krīzi un šiem jautājumiem paskatīties ar smaidu, kādā veidā uzlabot garstāvokli. Man liekas, portālā viena no stiprām pusēm ir, ka šeit tomēr ir tā informācija par to, kur mēs varētu iet. Otra lieta ir ar šo portālu dot šīs prasmes un zināšanas, lai cilvēki paši aktīvi mēģinātu risināt šo situāciju. Šis portāls varbūt kalpos par tādu labu sākumu punktu, kur smelties idejas.